Es savā prezentācijā vairāk tādas praktiskas lietas, kāda ir kaut kāda klupšanas akmeņi bijuši, vai kaut kādi neatrisināmie vai risināmie jautājumi, vai tie jautājumi, par kuriem nepārtraukti dzirdam, īsti nav skaidrības. Un, jā, mēs pieskarsimies pie elektronisko dokumentu aprites, glabāšanas un arī arhivēšanas jautājumiem. Jāsaka, ka šī informācija ir sastopama ļoti, ļoti daudz. Tiek rīkoti semināri, kursi, konferencēs par to tiek runāts, bet vēl joprojām ir tādas neskaidrības, jo tie viedokļi ir ļoti, ļoti dažādi. Un, protams, šis ir arī mans subjektīvais tāds viedoklis, bet ko es esmu caur klientu konsultēšanu, caur dažādām sarunām arī asociācijā, ko mēs esam nonākuši, ka varbūt kaut ko varam ieteikt, kas būtu saskaņā ar likumdošanu, lai radītu arī tādu iekšējo mieru un nebūtu šī satraukuma, ka kaut kas netiek pareizi darīts, un tāpēc labāk darīsim tā, kā mēs to darījām, kā es kādreiz smējos 1936. Gadā, un darīsim to tāpat šodien. Lūk, un jā, tad uzreiz pie lietas par tādiem biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas ir tieši par elektronisko dokumentu apriti. Un tas viens no jautājumiem ir, vai vispār dokumenti ir jāreģistrē un vai to nosaka likumdošana, un te ir jāatbild, ka nevienā normatīvā aktā tas nav noteikts, tā ir jūsu izvēle, kā jūs to darat, bet, protams, ieteikums ir, ka tomēr ir kaut kāds reģistrs, kas tiek radīts, kur tiek reģistrēti gan papīra dokumenti, kādi vēl joprojām ir ļoti daudzos uzņēmumos sastopami, gan elektroniskie dokumenti, ka tas ir tāds vienots žurnāls. Un kādam tā būs sistēma vesela, kādam varbūt tas būs Excelī kaut kas ierakstīts, bet lai tāds būtu, bet normatīvais akts to nekādā veidā nereglamentē. Tad jautājums ir, vai dokuments nezaudēs savu juridisko spēku, ja, piemēram, tiks izmainīts šis nosaukums. Ir elektroniski sagatavots dokuments, ir saņemts, piemēram, ar nosaukumu dokumenta e-doku, vai var mainīt? Jā, to var darīt. Vēl ir jautājums, kā vispār labāk sagrupēt šīs elektroniskās mapes. Par to ļoti, ļoti daudz jautājumu, tādas tā kā neskaidrības, ja kaut kas tiek glabāts mākoņu servisos vai uzņēmumu serveros, kā pareizi būtu. Atkal jāsaka, ka tā ir uzņēmumu tīri viņa paša ziņā, kā labāk to darīt, vai grupēt pa struktūru vienībām, vai pa sadarbības partneriem. Piemēram, ārpakalpojumu grāmatveži visbiežāk, ar ko es esmu sastapusies, esmu redzējis, ka sagrupē pa gadiem, un tad zem katra gada ir katrs klients ar atsevišķu mapīti, un tad jau tajā mapītē mēs varam atrast dokumentus par tiem pakalpojumiem, ko ārpakalpojumu grāmatvedis sniedz, un ir kaut kādi darba dokumenti, un arī saucamie nodevumi, tas, kas ir jāiesniedz valsts ieņēmuma dienestā vai arī klientam jānosūta. Vēl ir uztraukums, piemēram, ja dokuments kaut kādā veidā pazudis, es tur noglabājis mapē un ir pazudis. Vienmēr jau var veidot arī kopijas, un, piemēram, e-pastā tas dokuments arī būs vienmēr saglabājies. Kas vēl? Par tādu drošības aspektu, tas ir ļoti, ļoti plašs jautājums, bet jā, kad ir saņemts šāds elektronisks dokuments un saglabāts attiecīgi kādu, ko jūs izmantojat, vai Google Drive, vai Dropbox, vai tam līdzīgi, vai cietā diska, tad ir jānosaka tas, kurš tad var lietot šo te failu, šo te mapi, kuram ir pieeja, kurš var tikai lasīt, lai nebūtu situācijas, ka var kaut kādā veidā arī izdzēst. Arī tādi gadījumi ir pieredzēti, un viens no tādiem bija, kad viens ļoti aktīvs students, ieejot arhitektūras birojā, bija izdzēsis mapi ar ļoti svarīgiem dokumentiem, jo bija bail, kad atklās kaut ko nebija līdz galam izdarījis. Var arī tā notikt. Lai tā nebūtu, tad ir jāparedz šīs situācijas. Piemēram, ja papīra dokuments jums ir izdrukāts papīra dokuments un jānosūta pa e-pastu un jāapliecina ar parakstu, arī tur ir risinājumi, ka ieskanēt mēs varam tad uzrakstīt apliecinājumu uzrakstu un ievietot šos failus, tad abas failus ieskanēto un apliecinājumu uzrakstu un uzliek vienu e-parakstu. Par papīra formas dokumentiem mēs tik daudz par to runājam. Vai tad drīkst oriģinālu iznīcināt vai nedrīkst? Un šodien arī valsts ieņēmuma dienesta pārstāv par to vairāk parunās, bet katru reizi man ir iekšēji tāds satraukums. Tiešām, kur tad mēs, uz kurienu mēs ejam, ka mēs vēlamies atgriezties tur, kur mēs bijām pirms 2017. gada, kad tika
jau tajā laikā likumā par grāmatvedību teikts izmaiņas, iesoļojām 21. gadsimtā, ka mēs varam papīra formāta ordināli iznīcināt, ja mēs esam ievērojuši visu likumā šīs noteiktās prasības, kad ir jābūt cilvēku lasāmā formātā, dokumenti nevar iznīcināt un jāspēj arī izveidot atvasinājumu. Tas ir izdarāms. Nu, protams, arī kaut kādas varbūt ir nelielas nianses, ja ir saistība ar tiesvedībām, tās ir jāievēro. Vēl atkal lielais jautājums par rekvizītu pāraksts. Vai ir derīgs šāds grāmatvedības attaisnojuma dokuments, kas nesatur šo rekvizītu vai nav? Jā, tikai mums ir atkal jāparedz visi tie soļi, kas ir noteikti likumdošanā, kad šī saimnieciskā darījuma esamību apstiprina uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā. Un vēl vairāk, ja, piemēram, jums ir attaisnojuma dokuments, piemēram, rēķins, kas tiek apmaksāts, tas jau ir arī apstiprinājums. Tikai tam jābūt atrunātam grāmatvedības organizācijas dokumentos. Nu, tāda nianse. Visur mēs atdaramies pie tā. Vēl interesanti, ko nāk sastapties ikdienā konsultējot, ka ļoti daudz dokumentu, kurus faktiski nevajadzētu sagatavot. Nu, mēs zinām, ka uzņēmumā ir tik daudz dažādu organizatoriskie dokumenti, vai tur rīkojumi, vai personāla dokumenti, vai faktus fiksējoši dokumenti, vai sarakstu dokumenti. Nu, kā vispār neapjukt? Un tad vienmēr vajag paskatīties nevis vēsturiski, kā tas ir bijis, jau izsenes darīts un to tā kā atkārtot, bet padomāt. Rīkojumu par pieņemšanu var arī nerakstīt, vai, piemēram, iesniegumu par pieņemšanu darbā arī nav obligāts, vai iesniegums par atvaļinājumu nav vajadzīgs, ja pirms tam ir saskaņots šis atvaļinājuma grafiks vai ir bijis rīkojums. Dažādi rīkojumi, tos visus var sagatavot elektroniski un elektroniski apstiprināt, un glabāšanas laiks tam ir tikai 5 gadi. Ir virkne tādu dokumentu, kas nebūtu jāsagatavo. Un vēl, kas būtu vēl tādi daži ieteikumi no ikdienas, ar ko te vispār sākt, un šodien jau arī vairāki runātāji tam pievērsās, kad ir jāsaprot, kas tad ir vispār tie procesi jūsu uzņēmumā, un es skatītos procesiem tā, ka vienmēr ir šīs 3 šķautnes. Viens ir pats process, tad ir iesaistītie cilvēki, un tad jau ir tehnoloģijas vai programmu nodrošinājums, kas mums ir nepieciešams. Kādam tas būs dokumentu, kāds vadības rīks dokumentu apritei, kādam tā būs lietvedības sistēma, kādam tas būs kāds cits rīks, kas tiek izmantots. Varbūt kāds strādās ar mapēm, mākoņu servisa vai cietā diska. Katram tas būs savs. Bet paskatīties, ar ko tad var sākt vai kas ir tas process, un arī Matīs pieminēja diskusijā, jā, kad varbūt šajā brīdī mums nav svarīgi čekus digitalizēt, bet svarīgi ir sakārtot noliktavu. Ko vēl jūs varat darīt? Piesaistīt profesionālus konsultantus un komandā arī noteikti atbildīgos, kas tad būs spējīgi redzēt visu to bildi, nevis tikai kaut kādu šauru savu struktūru vienību, bet tiešām redzēt to visu, kas būtu nepieciešams. Un jā, tad viss kļūst daudz saprotamāks, kad jau sākam soli pa solim, piemēram, izstrādāt ienākošo grāmatvedības attaisnojumu dokumentus, aprits scenārijus. Nu, piemēram, mums ir rēķini līdz 200 eiro, tad ir viens scenārijs. Ja summa ir lielāka, tad ir, piemēram, kāds, kas ir atbildīgs par šo te budžeta vienību. Tas apstiprina, pēc tam struktūra vienības vadītājs un tad jau valdes loceklis vai finanšu direktors. Nu, izstrādāt šo te loģisko sistēmu un izstrādāt šos te scenārijus. Tāpat paskatīties integrācijas ar citām uzņēmumu sistēmām, uzzināt, vai tas ir iespējams, vai gluži pretēji, varbūt ir kaut kāds problēmas, ir jāpārdomā to, bet tas viss ir arī paveicams. Un jā, kas būtu vēl svarīgi, kad mēs veicam šo te datu analīzi, lai mēs varētu izsekot un novērtēt vispār to dokumentu plūsmu. Nu, lai uzlabotu arī tos procesus, mums ir svarīgi to visu izmērīt. Cik mēs laiku esam ietaupījuši, cik mēs iesaistīto cilvēku laiku un resursus esam ietaupījuši, un nerunājot jau vēl, piemēram, ja mēs strādājam tikai ar elektroniskiem dokumentiem, cik mēs esam ietaupījuši arī naudas līdzekļus, lai nedrukātu neko un nedomātu par printeriem. Un par glabāšanu jāsaka, ka arī šeit ir daudz tādu neskaidru jautājumu, kas ir ar nepareizu datu ievadu vai failu dublēšanu. Un te būtu svarīgi, ka mēs izstrādājam tādu dokumentu pārvaldības politiku vai procedūras, kas tad palīdzēs samazināt šīs visas kļūdas.
Kas tad būtu jāietver? Te es esmu iedevusi nelielu tādu špikeri, kas būtu tās lietas, par kurām ir jāpadomā, kur tad tiek glabāti dokumenti, kam ir piekļuvas tiesības, kādā veidā notiek tiesību pārņemšana, ja kāds darbinieks aiziet no uzņēmuma, kas notiek ar paroli, cik bieži paroli tiek mainīta. Faktiski tas ir tāds diezgan liels informācijas apjoms, bet kas būtu ļoti, ļoti svarīgs un nevis valsts ieņēmuma dienestam un nevis kādam ārējam autoram, bet jūsu uzņēmumam pašam. Un jā, kā tad pareizāk glabāt šos te dokumentus, un te jāsaka, tas ir atkal katra uzņēmuma vadītāja lēmums, skatoties no jūsu uzņēmējdarbības specifikas, ir jāizvērtē, vai šis dokuments ir elektroniskā cilvēka lasāmā formā vai mašīna lasāmā formātā, un tad jau atkal atkarībā no šī formāta katram dokumentam tad jābūt atsevišķi definētam. Un ko var darīt ar nosaukumiem un mapēm? Tad atceramies, ja mēs mācējām papīra formātā veidot skaistus uzrakstus uz mapēm, nevajadzētu būt problēmas arī, ka šobrīd mēs glabājam arī šajās elektroniskās mapēs. Piemēram, arī par dokumentu nosaukumiem ir tāds praktisks piemērs, kur ārpakalpojumu grāmatveži ir vienojušies saviem sadarbības partneriem, saviem klientiem, kad ir noteikts formāts, kādā iesniedz šos dokumentus uzņēmumam. Piemēram, ievieto Google Drive mapē noteiktā, bet dokuments, kas jau ir ieskanēts vai tas ir elektroniski sagatavots, ka tam ir iedots jau savs nosaukums. Tādā veidā ir ļoti viegli meklēt šos dokumentus gan sistēmā, gan arī, piemēram, ja dokumenti glabājās tādā mākoņu servisā. Un par arhivēšanu, šis ir tas jautājums, kuru ir aizvien vairāk jāiedziļinās, ir ļoti daudz neskaidrības, kad vispār ir jānodod dokumenti Nacionālajā arhīvā, kas notiek šiem elektroniskiem dokumentiem. Viss ir daudz vienkāršāk. Atceramies, ka tās, kas ir valsts institūcijas, valsts organizācijas, valsts kapitāla sabiedrības, ka viņiem ir jānodod arhīvā ik pēc 5 gadiem, bet privātām organizācijām tādi dokumenti, kas ir ar arhīvisko vērtību, tos jāglabā pie sevis un tos Nacionālajā arhīvā nenodot. Un ko tad darīt? Tad privātās organizācijas šos elektroniskos dokumentus, tiem, kam ir arhīviskā vērtība, tad ievieto atsevišķā dokumenta krātuvē, vai izveido, piemēram, mapu, kas sauksies, nosaukums būs arhīvs. Tā kā to iespēju ir daudz, ir jāseko līdz šai te informācijas ir arī pietiekami, un es domāju, ka arī izdosies visiem spēkiem. Paldies!